Esiet sveicināti iknedēļas tirgus pārskatā. Šodien, 9. jūnijā, mani sauc Justīns Petinens. Esmu admirāls, klientu vadītājs un arī apmācību vadītājs Latvijā. Kā vienmēr sāksim ar riska atrunu. Tirdzniecība ar admirāls piedāvātajiem finanšu instrumentiem ietver augstu risku, kas to sarežģītās būtības dēļ nav piemērots visiem ieguldītājiem. Aicinu iepazīties ar pilnu riska atrunu mūsu mājaslapā. Dažos vārdos par to, kāpēc izvēlēties tieši admirāls. Pirmkārt, mēs piedāvājam vairāk nekā 8000 dažādu instrumentu, tā skaitā akcijas fondi, kā arī CFD uz tām pašām akcijām fondiem, kā arī Forex indeksiem, izēvielām un arī citiem instrumentiem. Mēs esam globāls un vairākās jurisdikcijās regulēts uzņēmums jau kopš 2001. gada. Mēs piedāvājam diezgan konkurētspējīgus tradinga un it īpaši izdevīgus investīciju nosacījumus. Tātad pie admirāls ir iespējams pirkt un turēt ilgtermiņā akcijas un fondus bez jebkādām procentu maksām, kā arī mēs piedāvājam personīgu konsultantu katram mūsu klientam, kurš var palīdzēt jebkurā jautājumā. Jā. Tātad sāksim ar cenu kustību. Pagājušo nedēļu ASV akciju tirgos valdīja mērens risk on noskaņojums. Indeksu līmenī priekšgalā izvirzījās Russell 2000, apsteidzot pat Nasdaq 100 indeksu, kas liecina par tirgus dalībnieku interesi par riskantākiem uz ASV vērstiem uzņēmumiem. Šogad līdz šim Nasdaq 100 saglabā līderpozīciju starp ASV akciju tirgus indeksiem. Otrajā vietā, nemaldos, ir S&P 500. Tas ir ASV akciju tirgu. Sektoru līmenī situācija pārsvarā ir pozitīva. Cikliskie sektori demonstrē pozitīvu ienesīgumu, izņemot patērētāju izvēles preču sektoru. Tehnoloģiju un telekomunikāciju sektori izceļas kā līderi. Savukārt pirmās nepieciešamības preču sektors, kas ir necikliskais, jeb defensīvais sektors, uzrādīja lielākos zaudējumus gan salīdzinājumā ar citiem sektoriem, gan vēsturiski relatīvi pret paša sektora ienesīgumu. Un atsevišķi nozaru līmenī aina ir izteikti optimistiska. Tātad vairāki tehnoloģiju, pamatmateriālu un enerģētikas sektoru segmenti, jeb nozares, nedēļas laikā uzrādīja ienesīgumu 6% apmērā un vairāk. Pārējot uz cenu kustību pasaules mērogā, tātad sākot ar akciju tirgiem, attīstības valstu akciju tirgi bija priekšgalā ar EEM ETF uzrādot ienesīgumu lielāku par 3% nedēļas laikā, kas ir nozīmīgs ienesīgums salīdzinot ar vēsturi. Šogad līderes pozīcijās joprojām ir attīstīto valstu, izņemot ASV akciju tirgus ar vairāk nekā 18% kāpumu tik tālu šogad, jā, tas ir EFA ETF, kamēr S&P 500 pieaugums tik tālu šogad ir zem 2%, ja nemaldos 1,6 kaut kas tāds, jā, tik tālu šogad. Obligāciju tirgu notika atkal trenda maiņa, tātad kapitāls gāja prom no ASV uz starptautiskajām obligācijām, turpinot šo tendences maiņu turp jau kārtējo nedēļu. Šogad tik tālu ilgtermiņa starptautiskās obligācijas uzrāda krietni labāks rezultāts nekā ASV obligācijas, lai gan jāatzīmē, ka lielākā daļa šīs relatīvās veiktspējas koncentrēs īsā periodā aprīlī, jā, pēc Trumpa paziņojuma 2. aprīlī. Un izēvielu tirgos, tostarp arī dārgmetālu segmentā, situācija arī ir izteikti pozitīva. Tātad interesanti, ka tas ir daļēji pretrunā ar risk-on tendencēm akciju tirgos, un sudrabs nedēļas laikā pieauga par gandrīz 9%, ja gandrīz sasniedzot zelta ienesīgumu šogad. Un parasti, jeb ilgākā laika periodā, abi dārgmetāli kustās vienādi, jeb citiem vārdiem gadījumā, ja viena dārgmetāla cena krietni pārsteidz otru dārgmetāla cenu, ja tas runājam par zeltu un sudrabu, tad agrāk vai vēlāk viens no šiem dārgmetāliem mēdz
sasniegt, ja, otru daļu tā līnija. Protams, ja nemainās fundamentālā situācijā. Un šķiet, ka galvenie zaudētāji pagājušajā nedēļā bija ASV obligācijas. Gaidāmās volatilitātes indeksi, kā piemēram MOVE indeks, kam es bieži pieskaros šajos apskatos, un šoreiz arī VIX 3M un VIX attiecība. Tātad, citiem vārdiem, 90 dienu pret 20 dienu gaidāmās volatilitātes attiecība arī apstiprina riska un tendences tirgos. Turklāt pats VIX indeks, ja baiļu indeks, ir tuvu šī gada zemākajam līmenim. Tātad īsumā par šo attiecību starp VIX 3M un VIX indeksiem. Tātad šī attiecība parāda ilgāka termiņa volatilitātes gaidas, tātad 90 dienu, ja 3 mēnešu attiecībā pret īsāku termiņu, tātad pret VIX, kas ir 30 dienu, ja 1 mēneša volatilitāti. Normālos apstākļos šī attiecība ir virs 1, ja, un otrādi tātad apstākļos, kāda ir panika, ja bailes tirgos, šī attiecība mēdz krist zem 1, ja, kā redzams, pēdējais tas bija 2. aprīlī. Bet kopš tā laika, ka šī attiecība turpina šo augšpējošo tendenci un izskatās, ka var vēl paturpināties tīri no tehniskās analīzes skatu punkta. Tagad mēs redzam IVO un IVN attiecību, kas parāda šo izaugsmes, jeb growth akciju un vērtības, jeb value akciju relatīvo ienesīgumu tieši mazo uzņēmumu, small cap segmentā. Šķiet, ka šī attiecība ir pārvarējusi būtisku pretestības līmeni. Manuprāt, galvenais makro risks šai attiecībai un arī citiem aktīviem, riska aktīviem būtu pieaugošs obligāciju ienesīgums. Kamēr šis risks nerealizējas, šī attiecība varētu sasniegt atkal tīri no tehniskās analīzes skatu punkta vērtību 1,9. Ja. Un, protams, šī attiecība un šī tendence šajā attiecībā arī ir kārtējs riska un noskaņojuma apstiprinošs signāls tirgos. Obligāciju tirgus, kas ir finanšu tirgus mugurkauls, turpina uzrādīt optimistisku virzību tīri no riska apetītes skatu punkta. Tātad HYG un LQD attiecība, kas salīdzina high yield, jeb zemākas kredītspējas korporatīvo obligāciju ETF ar investment grade, jeb augstākas kredītspējas obligācijām, kalpo kā spēcīgs riska, jeb precīzs riska apetītes rādītājs tieši obligāciju tirgu. Tātad šis ir nozīmīgs un vērtīgs informācijas avots, jo, kā minēju iepriekš, arī citos ikdienas apskatos obligāciju tirgus var ietekmēt citus tirgus, bet ne otrādāk. Ja. Tātad, lai gan pretestības līmenis šķietami ir apstiprināts šajā attiecībā, ilgāk termiņa tendence ir izteikti pozitīva, izņemot, protams, aprīļa situāciju, ja. Atkal tas pats Trumpa paziņojums 2. aprīlī. Kā redzam, kopš tā laikā šī attiecība strauji pieauga, kas ir pozitīvs signāls no obligāciju tirgus dalībniekiem. Un pārējot uz makroekonomiku, pagājušā nedēļa tika publicēti ražošanas un pakalpojumu sektoru PMI pārskati no ISM, kas ir informatīvā zelta lāde gan traderiem, gan investoriem. Šos pārskatus pārzina katrs īstais profesionālis šajā nozarē. Sāksim ar ražošanas sektora pārskata tādu apkopojumu. Tātad ražošanas PMI indeks, kopējs ražošanas sektora indeks saruka 3. mēnesi pēc kārtas maijā, nedaudz samazinoties salīdzinot ar aprīļa rādījumu, norādot uz izaicinājumiem ražošanas sektorā. Jauno pasūtījumu un ražošanas apakšindeksi uzrādīja nelielu uzlabojumu, bet abi joprojām ir zem 50%, kas norāda uz tātad sarukumu, bet jau ar samazinātu tempu, jeb sarukums ir palēnināts, relatīvi pret aprīli. Nodarbinātības apakšindeks arī mazliet pieauga, bet paliek zem 50%, atspogļojot šo pastāvīgu darba spēka samazināšanu, bet nedaudz arī lēnākā tempā. Inventāru, jeb krājumu apakšindeks pāriet uz sarukumu, jeb nokrīt zem 50% robežvērtības,
uzņēmumiem samazinot inventāru, kas arī ir saistīts ar vājāka pieprasījuma gaidām un, jā, protams, politiskās nenoteiktības dēļ. Cenu, jeb izmaksu apakšindeksi, šie prices paid indeksi, lai gan nedaudz samazinājās, bet aizvien paliek ļoti paaugstināti, uzsverot inflācijas spiedienu, ko veicina galvenokārt izēvielu, izēmateriālu izmaksas un tā skaitā piegādes ķiežu problēmas sakrā ar nenoteiktību no tarifiem. Un vērts piebilst, tātad šie te izmaksu apakšindeksi bija paaugstināti jau krietni pirms tarifiem, jau kopš šī gada sākuma, bet tendence sākās, ja nemaldos, pakalpojumu sektora apakšindeksam jau pagājušā gada beigās. Tātad tarifi kā tādi konkrēti maijā inflācijas spiedienu neradīja, bet tas spiediens ir redzams. Inflācijas spiediens no tarifiem ir redzams citos avotos. Kopumā ziņojums atspoguļo tātad noteiktus pretvējus ar nelieliem uzlabojumiem dažos apakšindeksos, jeb komponentēs. Jā. Un arī vairs piebilst, ka aptaujas dalībnieku komentāri, kas arī ir iekļauts šajā pārskatā, ir pasliktinājušies. Jā. Tātad dažu nozaru pārstāvi īpaši uzsver politisko nenoteiktību un, protams, tas ietekmē uzņēmumu vēlmi riskēt, saistībā ar nodarbinātību krājumiem un liek tiem rīkoties piesardzīgāk, apdomīgāk. Pārējot uz pakalpojumu sektoru, ekonomiskā aktivitāte pakalpojumu sektorā maijā saruka pirmo reizi kopš pagājušā gada jūnija. Tātad pakalpojumu sektora piemāja kopējais indeks norādīja uz nelielu kontrakciju, tātad 49,9%, kas ir zem 50% robežu vērtības, zem kuras šis pakalpojumu nozares sektora indeks ir tikai 4. reizi pēdējo 60 mēnešu laikā. Ja. Tātad un tas ir kopš ekonomikas atkopšanās no 2020. gada pandēmijas saistītās recesijas sākuma. Tātad, kā minēju, kopējais indeks nedaudz samazinājās, norādot uz ļoti minimālu ekonomiskās aktivitātes sarukumu. Kā arī jauno pasūtījumu apakšindeks saruka, nokrītot līdz 46 līdz 46,4%, krītot diezgan zemu kontrakcijas zonā. Nodarbinātība atgriezās pie izaugsmes, tātad viens pozitīvs šajā pārskatā. Tātad nodarbinātības indekss pieauga nemaldos līdz 5,7%, atjaunojot, jeb norodot uz atjaunotu izaugsmi, iepriekš aprīlī tas bija zem 50%. Un izmaksas, tātad šo izmaksu apakšindeks strauji pieauga, tātad turpina tendenci uz augšu. Tātad indeks sasniedza 68,7%, kas ir augstākais rādītājs kopš 2022. gada novembra. Un, protams, arī pakalpojumu sektorā tarifu un politiskā neskaidrība ietekmē uzņēmējdarbību. Tātad respondenti norāda arī uz tarifu ietekmi uz cenām un plānošanu. Kā arī vērts piebilst, ka abi maija pārskati nenorāda uz izteiktu recesijas risku, draudu, bet gan krietni paaugstinātu nenoteiktības pakāpi starp respondentiem. Kā arī komentāros minēts arī pakalpojumu sektora respondentos, ka plānošana ir apgrūtināta un piegādes ķēdes bija pat komentārs minēts, ka tās ir hausā, tarifu dēļ. Tad atkal, neskatoties uz paaugstinātu neskaidrības pakāpi, abos pārskatos ASV ekonomika turpinās augt. Šajā ceturksnī visticamāk tā būs 2–3% un augstāk iespējams. Taču, ņemot vērā inflācijas spiedienus un izaugsmes palēnināšanos, balstoties uz šiem pārskatiem un tendencēm, stagflācijas riski paaugstinās. Un vēlos uzsvert, ka mums kā traderiem galvenokārt interesē šie te jauno pasūtījumu apakšindeksi, jo tie ir visjūtīgākie pret ekonomiskās aktivitātes ekspektācijām. Tad augšā mēs redzam, jeb zilā līnija ir pakalpojumu sektora jauno pasūtījumu apakšindeks un rozā līnija ir ražošanas sektora jauno pasūtījumu apakšindeks. Kā redzam, ražošanas sektora indeks, jauno pasūtījumu apakšindeks turpina kustēties sāniski jau kopš 23. gada būtībā, ik pa brīdim caurstot 50% robežvērtību, bet tomēr
norādot uz lēnu izaugsmi. Jā. Tātad pakalpojumu sektora jauno pasūtījumu indekss uzrādīja ievērojamu kritumu gandrīz sasniedzot 22. gada zemienes. Šis tātad pakalpojumu sektora apakšindeksa kritums uztrauc vairāk, jo tas ir ievērojams kritums. Jā, tāpēc to, ko 2-3 mēnešu laikā šis būs fokusā. Un gadījumā, ja tendence nemainās, tad recesijas riski tuvāko 12 mēnešu laikā strauji pieaug. Atgriežoties pie inflācijas spiedieniem, tagad redzam ISM ražošanas un pakalpojumu sektoru izmaksu apakšindeksus, tātad zilā un rozā līnija, un arī ASV inflācijas gada pieauguma tempu, kas ir violetā līnija. Acīm redzami, abi šie indeksi vada ASV inflāciju ar vairāku mēnešu nobīdi, un kopš šī gada sākuma, vai pat pagājušā gada vidū, abi izmaksu indeksi uzrāda augšup ejošu tendenci. Taču CPI šķiet pat uzrāda lejupiejošu trendu, tātad CPI līmenī, neskatoties, protams, komponentēs. Bet tas ir galvenokārt tāpēc, ka naftas cena lielā mērā ietekmē CPI, un naftas cena bija diezgan stabila pēdējo mēnešu laikā, bez izteiktiem kāpumiem. Kā arī vērts piebilst, ka šie nav vienīgie uz inflāciju fokusēti indikatori, tātad vadošie ekonomiskie indikatori, kuri norāda uz inflācijas atgriešanos. Tāpēc, ja šie indeksi nemaina tendenci, mēs varam ar augstu pārliecību prognozēt inflācijas atgriešanos tuvāko 2-3 ceturkšņu laikā, kas, protams, ir pretvērš riska aktīviem. Tagad mēs redzam tā saucamo tens-tūs starpību. Tātad, kas ir šis tens-tūs? Dažkārt šo sauc par tens-tūs spredu. Tātad tā ir starpība par ASV 10 gadu un 2 gadu obligāciju ienesīgumiem. Tātad pozitīvs spreads, pozitīva starpība, tātad 10 gadu ienesīgums augstāks nekā 2 gadu obligāciju ienesīgums, liecina par augstāku riska prēmiju ilgtermiņa obligācijām, attiecīgi augstāku pieprasījumu pēc ilgtermiņa obligācijām un par investoru gaidām par mērenu ekonomisko izaugsmi, ekonomisko izaugsmi normālos apstākļos. Un ja šī tendence ir augšupejoša. Negatīva starpība, invertēta starpība, tātad, kad īsāka termiņa likme, tātad 2 gadu obligāciju ienesīgums pārsniedz 10 gadu obligāciju ienesīgumu, tas norāda uz to, ka obligāciju tirgus dalībnieki nevēlas uzņemties ilgtermiņa risku, pērkotās obligācijas, un tā vietā pērk īstermiņa vērtspapīrus. Tas ir īsumā, protams, šo rādītāju var analizēt krietni plašāk, bet šie būtu galvenie punkti. Tāda tekošā situācija. 10 gadu obligāciju ienesīgums mums ir, ja nemaldos, 4,5%, un 2 gadu obligāciju ienesīgums ir arī nopļosim 4%. Tātad starpība šobrīd ir 50 bāzes punkti, tātad tradingu 0,48 bāzes punkti. Interpretācija ir vienkārša. Tātad uz doto brīdi tā ir normāla, augšupejoša, bet salīdzinoši, tā saka, plakana starpība. Tātad tā ir pozitīva, kas liecina par tirgus gaidām uz mērenu izaugsmi, kas atalgo ilgtermiņa ieguldītājus, tātad ar papildus risku uzņemšanos relatīvi pret īsāka termiņa obligācijām. Taču salīdzinājumā ar vēsturisko vidējo, kas ir, ja nemaldos, ap 100 bāzes punktiem, spreads ir zem, norādot uz piesardzīgāku noskaņojumu un iespējamām gaidām par to, ka Fed procentu likmes tuvākā nākotnē varētu kāpt vai turēties paaugstinātas, kā tās ir tagad. Tātad vēlreiz pašlaik šis tens-tūs spreads parāda 50 bāzes punktu starpību. Tātad tā ir, tā teikt, plakana, bet joprojām normāla ienesīguma līkme. Tātad šīs starpības ir saucas par ienesīguma līkmēm, kas liecina par tirgus dalībnieku, obligāciju tirgus dalībnieku balansēšanu starp ekonomisko izaugsmi, gaidāmo
vai arī inflācijas gaidām un procentu likmju politiku. Tātad, ja šī starpība, ja šī ienesījuma līkne tā saucamā nemainīs tendenci, tas, jeb gadījumā, ja šī starpība mainīs pēkšņi tendenci, tas var signalizēt par pieaugošām bažām par ekonomiskās aktivitātes palēnināšanos. Noslēgumā tātad pašsaprotami tarifu jaunumi vairs nesatracina, neuztrauc tirgus tik ļoti, kā iepriekš. To mēs redzam pēc tiem pašiem volatilitātes indeksiem kā VIX. Tātad to ietekme ir redzama dažādos pārskatos, jā, tīpaši pārskatos, kuri mēra inflāciju. Jā, to mēs redzam arī pēc tām pašām Amazon cenām un tam līdzīgi, kā arī pēc ISM pārskatiem mēs varam redzēt piegādes ķēdes situācijā un arī uzņēmumu plānošanas, no uzņēmuma plānošanas skatu punkta. Lielākais potenciālais riska aktīviem, manuprāt, aizvien ir inflācijas ekspektācijas un obligāciju viensīguma kāpums potenciālais. Tātad, kas, manuprāt, pašlaik ir nenovērtēts, tātad citiem vārdiem, idejas, kuras pelnīs no inflācijas atgriešanās, jeb no stagflācijas, jeb stagflācijas režīmā, tām idejām ir liels peļņas potenciāls tikai tāpēc, ka tās ir nenovērtētas uz doto brīdi. Un attiecībā uz vadošiem ekonomiskajiem indikatoriem, lai gan tie norāda uz nosacītu palēnināšanos, izteikti recesijas draudi nepastāv. Jā. Tātad šodien tas būs viss. Paldies par uzmanību. Jautājumu gadījumā aicinu sazināties un tiekamies tad jau nākamā pirmdien, ja nemaldos 16. datumā.